19. gadsimta 80. gadu otrajā pusē impresionisms pašā Francijā gleznotājus vairs neaizrāva. Bija vērojama neapmierinātība ar impresionisma glezniecībā attīstīto, visu tēloto objektu absolūtai pakļaušanai, gaismas un atmosfēras noskaņai, un vairāki mākslinieki sāka pievērsties pārdomātām kompozīcijām un stingrām līnijām, taču tas nenozīmēja atgriešanos pie klasicisma principiem. Glezniecības impresionistisko raksturu nolieguši, viņi tomēr saglabāja daļu no tā sasniegumiem. Ja impresionisti tiecās pēc gaismas un atmosfēras radītiem efektiem, kā arī pēc mirkļa kustību fiksācijas, tad viņu pēctečiem svarīgākais bija stabils, noteiktas kvalitātes gan dabā, gan cilvēkos. Uzmanības centrā atkal bija cilvēks. Postimpresionisms nebija viengabalains virziens, to veidoja vairāki atsevišķi virzieni, mākslinieku grupas un individuāli, ļoti atšķirīgi mākslinieki, visbiežāk ar nosaukumu postimpresionisms, saprotot Van Goga, Gogēna, Pola Cezāna mākslu. Pols Cezāns dzimis Francijā. Apkārtējā pasaule Cezāna izpratnē sastāvēja no priekšmetiem, kas aptuveni atgādināja lodi, konus un citas lietas. Pasaule viņa darbos it kā pārakmeņojās, tā kļuva par kluso dabu. Visvairāk Cezāna mākslā ir kluso dabu, jo tās viņam deva vislielāko iespēju eksperimentēt. Viņš saka, mākslinieks nedrīkst izteikt savas emocijas kā putns, kas dzied, nekā nedomādams, mākslinieks rada apzināti. Cezāns izrādīja pats savus glezniecības principus, pēc kuriem par galveno gleznā kļūst priekšmetu materialitāte, apjomi un krāsas. Viņš centās teorētiski pierādīt un praktiski realizēt domu par priekšmetu formas un krāsas vienību. Neparasti izteiksmīgas ir Cezāna radītās ainavas, kuras iemūžināta Provances un Eksas daba. No Cezāna žanra gleznām slavenākā ir kāšu spēlmaņa, un tajā mākslinieks ar tēlu statiskām pozām, nesatricināma miera izjūtas kāpinājumu pārliecina par visu dabā eksistējošo formu radniecību. Vincents van Gogs, dzimis Nīderlandē 1853. gadā. Visam, ko vien mākslinieks attēlojas, aužas cauri viņa personīgais, bieži vien traģiskais, bet ālēšu spriegais pārdzīvojums. Diemžēl neviens, izņemot brāli Teo, nesaprata Vincenta mākslas vērtību. Izstādēs viņa gleznas nepieņēma, pircēji tam neatradās. Vincenta van Goga dzīves laikā ir pārdota viena vienīga glezna – Sarkanie vīna dārzi, un to pašu nopirka viņa paziņa, beļģu gleznotāja Boša māsa Anna. Van Gogs deformēja novēroto parādību krāsas, uzbūvi, proporcijas, lai tiektos pēc emocionālās pašizteiksmes un vēloties iemiesot savos darbos vispārīgākus priekšmetus un asociācijas, tādējādi tuvojoties simbolismam, bet vienmēr aizrautīgi pārdzīvojot vērojumu. Pat nedzīvas lietas pēc Van Goga pieskāriena iegūst savu īpatnu raksturu. Dvēseles nemēr izraisītās noskaņas klājas pāri pat Van Goga klusajām dabām ar saulespuķiem. Viena no šīs sērijas audekliem, saulespuķis, kuras ir radīts 1888. gadā, attēlots māla pods ar ziediem uz gaiši zaļas gludas siena fona. Šķiet, ziedi ar visu savu spēku tiecas pretoties savai neizbēgamajai iznīcībai. Mākslinieka dabas uztveres savādība sevišķi izpauž šo darbu nevaldāmās dinamikas pārņemtajās formās un žilbinošajās krāsās, kas pauž ziemeļnieka sajūsmu par Provances krāšņo dabu. Van Goga ekspresīvajās ainavās koki pārvēršas par kosmiskās enerģijas paudējiem, tās iedarbībā lokās un vijās gar stumbriem. Gan zari, pat majestātiskās cipreses atgādina gigantiskas zaļas liesmu mēles. Pols Gogēns, Francija, dzimis 1848. gadā. Visu mūžu viņu pavadīja alkas pēc eksotikas, pēc neparastā un spilgtā. Brieduma mākslinieks sasniedz Polinēzijas periodos, kad Gogēna māksla iezīmējās tikai viņam raksturīgā darba metode. Viņam likās, ka visu augu, dzīvnieku un cilvēku pasauli ir apvienota vienā lielā saskaņā, tāpēc arī viņa gleznās nav galvenā un mazsvarīgā. Cilvēks un daba tajās ir līdzvērtīgi. Taitī iedzīvotāji, galvenokārt sievietes, gleznās parādās idiliskā skatījumā, kā cilvēki, kam svešas ekonomiskās un sociālās neskaņas, kas nepazīst ikdienas strīdus un neveiksmes, bet dzīvo skaistu, jūtu pasaulē, bauda sauli un dabu.